Ei, vai tu zini, kā atšķirās piercingiem aizmugurītes? Un kas tas tāds vispār ir? Nu, skaties, pieņemsim ir šādi piercingi, dažādi, vai ne? Skaties uz to aizmugurē. Tātad, šīs piercings ir kā aptuveni parastas nagliņas, vai ne? Un es ieteiktu šāda te veida piercingu likt sākuma caurumiņos, vai arī pirmajā un pieņemsim trešajā. Neieteiktu nagliņu likt šeit. Un šeit. Kāpēc? Tāpēc, ka nagliņa tev dursies aiz austiņas, tātad galvā. Tās, ko es tev noteikti ieteiktu piercinga izvēlē, ir vai nu bumbiņa, vai nu aplīs, jo tas ir plāns ar taisnu virsmu, kā vieta, kas atrodas aiz tavas auss. Bet ja tev visu šī informācija neinteresē, jo tev nemaz nav piercinga, bet tu tomēr noklausījies līdz galam, bingo, tu esi uzvarētāji, jo mums ir pieejama arī auss kafi. Šeit ir viens piemērs no tiem, kas ir tiešām ļoti izplatīti mūsu klientu vidū, un tāpēc tie patreiz ir izpārdot, bet mēs papildināsim arī kafu plautus. Tā kā paskaties, daži vēl ir pieejami. Что? Es jau aizmirsu, kāds bija teikums sākums. Nu jā. Ielaiž to arī.